Sveicināti! Tas, ko es zinu, gribu ilgi dzīvot, nāc uz skolu. Tas, ka kavējumi ir pirmais iemesls zemajiem vērtējumiem, viss ir paziņojis to. Un kas ir mums? Kavējumi ģimenes apstākļu dēļ. Kas tie tādi? Piedodiet, skolotāji, bet, manuprāt, jūs nesaprotat, cik mums ir grūti. Es domāju, ka visi man piekritīs, ja es saprotu, ka tā kā skola ir neciešama ikdienā. Skolotāji, mēs esam izveidojuši advancētu skolēnu dzīves simulātoru, kas parāda skolēnu dzīvi ikdienā. Lai uzlieciet šīs brilles, paskatīsimies, kā jums ies. Labi. Neizskaries uz ulici jau 10 minūtes nepaspēs. Mēs nevaram rāda atšķirības skolas staigā. Cik pulkstenis? Kāpēc te ir tik augsti? Cik ilgu laiku pusdienas? 3 stundām. Kāpēc ir jāņem līdzi kaut kas uzgraužams? Es atmaizīšu gribīgi. Vadīju katriem bija cits un nedēļ pat nošķirot. Kāpēc? Nē, saprast. Mums ir angļu valoda. Tas ir otrā pusē. Es varu domāt galvu. Apmetums vienkārši notiks. Skolas sapnis. Tā, uzmanību tālāk mums ir gaismas difrakcija. Paskatieties uz sienām, paskatieties uz zāliem plankumiem, tā izskatās difrakcijas spektrs. Labdien! Kas mums bija? Pipi vai kakā? Varbūt jums bija ņam-ņam? Halo, palīgā, bet te kāds ir? Paspējiet kaut kos grāmatas par labi? Nē, es taču viņai vispār nepieskāros. Jā, ļoti tā kā viņi tā sasmaržos, vai viņi grāmati ir apvāgoti. Cik vēl reizes? 30! Šī bija tik grūta diena. Es nevaru iedomāties, kā viņi dara to 5 dienas pēc kārtas. Man pietiek. Ak, jūs nabadziņi! Es pat nevarēju to nojaust, cik jums grūti, bet tās jau ir tikai neērtības. Un es redzu, ka jūs lieliski ar tām tiekat galā. Tā jau tās personības veidojas. Jūras brīļā, man par tevi jādomā.